Ir 1978. gada 23. jūnijas, un kā latviešiem tas pieņemts, arī Augšbebru ciema iedzīvotāji šovakar svin Līgo svētkus. Un tos šeit svin ne tikai latvieši vien, bet arī tās igauņu, vācu un krievu ģimenes, kas pārcēlušās uz dzīvi šajā ciemā un visai drīz apguvušas latviešu valodu, tagad līgo kopā ar visiem citiem. Arī Kurzemes ozolciemā, kurš atrodas tikai dažus kilometrus no Augšbebriem, šonakt degs Jāņu gunis un skanēs Līgo dziesmas. Bet vairs nevienā citā latviešu ciemā 1000 kilometru apkārtnē Līgo svētki šonakt neskanēs ar tik daudzu cilvēku piedalīšanos kā šeit. Divos citos šī Sibīrijas apgabala latviešu ciemos Līgo svētkus svin pēc vecā stila, tātad pēc 2 nedēļām, un 6. jūlija vakarā mēs būsim tur. Bet tagad Omskas apgabals, Taras rajons, latviešu ciemi Augšbebri un Kurzemes ozolciems, kuri atrodas taigā ziemeļaustrumos aiz Irtišas. Viens no šejienes Jāņiem personālais pensionārs Jānis Jaunrodziņš, kopā ar savu bijušo kolēģi Antoniju Eglīti. Jānis Jaunrodziņš šajā pusē dzimis un uzaudzis, vadījis kultūras un izglītības darbu, bet kopš pēckara gadiem pastāvīgi dzīvo Latvijā. Tā mums tur gāja. Paši tāda pusnaturāla saimniecība bija, ko pirka, lāpsu, cirvis, zāģīs, stiklus, naglas. Drēbes, paši vēpa, paši audas, vilnas, tāpat linu. Veļai pavarus. Kažokus paši dzērēja, paši šūr, paši skroni. Tad man tā mājas bija mūža meža malā, tālāk nedzīvot, tur sākās, jo Vasilvana Pūrliku to naftu tagad tālāk. Es jau tur ir gatavs Latvijas bez kompensēt. Tagad tur vajadzēja tādu pa stovu ar lādēm plintīt, es varēju iet vārtīņi. Tagad čukslājos iekšā, tā tur nelīdz tādīs to, kad ir galietu. Lācis aizstāv, ka viņa medības, viņš savu man tā stāv. Viņš uzskaits virsū, viņš te medījumā, tur briedis būs, vai mājaloka mums jau, vai kaimiņiem, vai mums katru gadu vienu godu. Uz rudeni lācis ņēma. Uz mūžu viņš atstāja dzimtenes mājas, kur likten zinolēm paliks ar vien. Uz mūžu viņš atstāja dzimtenes mājas, kur likten paliks ar vien. Vēl citam melnajā Līgava gaida no grūzām un bēdām nedomām līdz par vēl citam kādsas uz ziemeļa raida vai pārnāk līdz mājāsem gaidītais draugs. Pagājušā gadsimta otrajā pusē latviešu zemnieki, kuriem trūka savas zemes, sāka meklēt izdevību to iegūt, dodoties gan pāri okeānam, gan Krievijas un Sibīrijas plašumos. Un gadsimta nogalē arī šeit, kopā ar igauņu, vācu un krievu pārceļotājiem, necaurējamos taigas biezokņos pirmos ceļus cirta latviešu kolonisti. Gadiem ilgais, grūtais un neatlaidīgais darbs nepalika bez sekmēm, un tās šajā apvidū izveidojās vairāk nekā 200 latviešu saimniecības. Lielākoties tās bija viensētas, 30. gados tās pārvietoja vienkopus. Taču arī mūsdienās šejienieši nav zaudējuši darba tikumu, kas tiem nācis mantojumā no senčiem. Sievietes šeit ir nodarbinātas piena ražošanā, bet vīrieši galvenokārt meža saimniecībā.
Augšbebros tagad dzīvo apmēram 200 cilvēku, kur zemes Ozolciemā šis skaits ir mazāks, un tie ir Andersoni, Benki, Bernāti, Bražes, Brūni, Cafti, Cīruļi, Celmi, Eglīši, Ermansoni, Felzleri, Fogelmaņi, Fukši, Grīnvaldi, Gruntmaņi, Jēgeri, Jugāni, Juruški, Kalniņi, Kupši, Ķemeri, Jansoni, Labecki, Lejeslepiki, Lūki, Maķi, Maleji, Mesigeri, Nēzdogi, Otaņķi, Ozoli, Ozoliņi, Pauliņi, Preisi, Priedes, Priedīši, Prikuļi, Pumpuri, Putriķi, Raibie, Sadulsepsi, Strāzdi, Štikļi, Švarci, Ukstiņi, Upīši, Upmaļi, Vakengūti, Vimbas, Zemīši, Zvaigznes un citi. Iedzīvotāju lasīt prasme mūsdienu latviešu literārajā valodā ir saglabājusies tikai daļēji, un no Latvijas abonēto preses izdevumu skaits ievērojami atpaliek no Latvijas rādītājiem. Taču latviešu sarunu valoda nav aizmirsta, un to lieto arī visa jaunākā paudze. Tas ir viens no izņēmumiem, jo lielākajā daļā latviešu ciemos ārpus Latvijas šī valoda bērnu balsīs vairs neskan. Izņēmums ir arī tas, ka repatriējoties uz Latviju, šejienieši mēdz atgriezties uz tiem apvidiem, no kurienes izceļojuši viņa vectēvi un vecvectēvi, un Latvija apmetas uz dzīvi galvenokārt Liepājas rajonā. Iekārtošanās un pierašana pie jaunajiem apstākļiem nekādas īpašas grūtības nesagādā, jo palīdz iepriekš atbraukušie un arī radinieki, ar kuriem nav zaudēti kontakti, neskatoties uz paudzēm ilgu atšķirtību. Ik gadus uz Latviju aizbraucas vairākas ģimenes, it īpaši jaunieši. Kopš 70. gadu vidus, kad visā Padomju Savienībā spēkā stājies jaunais nolikums par pasu sistēmu, repatriācijai vairs nav nekādu objektīvu šķēršļu. Un tas ir arī vienīgais ceļš tiem, kuri vēlas, lai viņu bērni mācētu runāt, lasīt un rakstīt savā dzimtajā valodā. Šī tālo ceļu mērojusī vēstule Rīgā pienāca 1975. gada nogalē. Šajā gadā pirmo reizi pēc kara laikā tika vāktas etnogrāfiskās ziņas par latviešu ciemiem Krievijas federācijas teritorijā. Kad velobraucieni Rīga Vladivostoka maršrutā tika iekļauti un apmeklēti bijušie un vēl pastāvošie latviešu ciemi. Gandrīz visos tajos izdevās sastapt latviešus, taču lielākajā daļā latviešu tautības iedzīvotāji bija skaitāmi pāris desmitos vai pat vēl mazāk. Viena no lielākajām latviešu koloniju grupām atrodas Baškīrijā. 1877. gadā šeit tika iepirktas lielas auglīgas zemes platības nākamajiem latviešu ieceļotājiem. Gadsimtu mijā Baškīrijā bija vairāki tūkstoši latviešu, kuri dzīvoja Arhangele, Bakaldinā, Austrumciemā, Balošciemā, Baltijā, Liepusciemā, Livonijā, Rīgas ciemā, Ozolciemā un citos. Kolhozs Bāka bija viens no lielākajiem latviešu kolhoziem visas Padomju Savienības mērogā. Arī mūsdienās Austrumciemu par mazu nevar saukt. Ir saglabājies latviskais ciema nosaukums un latviešu būvēta skola un sabiedriskas ēkas, taču šo skolu latviešu bērni neapmeklē, jo tādu šeit vairs nav. Ir tikai daži vecākās paaudzes cilvēki, kuri runā latviski. Kad nākamajā gadu desmitā uz Baškīrijas latviešu ciemiem dosies mūsu Zinātņu akadēmijas kompleksā zinātniskā ekspedīcija, Austrumciemu tai apmeklēt nebūs nozīmes. Tikpat maz latviešu palicis arī netālu no Austrumciema esošajā Baltijas ciemā. Kāds cits latviešu ciems ar nosaukumu Amūras Baltija atrodas vairāk nekā 6000 kilometru no Baškīrijas uz austrumiem. Ja šeit ierastos mūsu Zinātņu akadēmijas kompleksā ekspedīcija, tā atrastu līdzīgu stāvokli. Un ir vēl arī trešais latviešu ciems ar nosaukumu Baltija. Tas atrodas salīdzinoši netālu no Latvijas, blakus Smiltenes ciemam, Pievalgā, bijušajā Simbirskas guberņā, kurā latvieši sākuši ieceļot 1865. gadā. Tagad ciems izceļas ar ļoti zemu dzimstības līmeni, kurš šeit ir vēl zemāks nekā Latvijā. Toties svinēt Jāņu nakti šeit ierodas līdz pat 400 cilvēku no visiem apkārtnes ciemiem. Pašā Baltijas ciemā tagad ir 200 iedzīvotāju, pusi no tiem latvieši, un slavenākais no viņiem bijušais sarkanais latviešu strēlnieks Janis Žvibulis, būdams Kremļa apsardzē, ticies ar Ļeņinu. No šejienes kādus 1000 kilometrus uz ziemeļiem bijušajā Severodvinskas guberņā, Oparinas pārceļotāju rajonā, latviešu saimniecību skaits bijis vairāk nekā 150. Šeit ieceļojuši arī ļoti daudz igauņu kolonisti, un to skaits sniedzies tūkstošos. Saglabājušās latviešu un igauņu būvētās ēkas. Vienai no Oparinas ielām dots nosaukums Kultūras iela, un tās turpinājums ir ceļš, kurš ved uz bijušo latviešu ciemu, kurā pastāvēja kopsaimniecība ar nosaukumu Kultūra. Šeit izdevās satikt vienu latviešu un dažas igauņu ģimenes.
Vecrīgai nosaukumu devuši nevis pārceļotāji no Latvijas, bet gan ienācēji no citas Sibīrijas ciema, kura iedzīvotāji jau ilgi pirms tam tur bija nokļuvuši nevis zemes meklēšanas nolūkos, bet piespiedu kārtā. 19. gadsimta vidū reizē ar Vecrīgu kaimiņos tika dibināta Helsingforsa, kur dzīvoja Somi, un igauņu ciemi Rēvele un Narva. Rēvele ar nosaukumu Stāraja Rēveļa pastāv vēl tagad. Šeit Omskas apgabala dienvidu austrumu daļā saglabājušies arī vairāki ciemi, kurus dibinājuši zemes meklētāji. Lielākie no tiem ir Jermalājeva, Saltikova un Elizabete. Latviski tajos runā tikai vecākā paudze. Bet Vecrīgas jaunieši latviski vēl prot. Jāņus šeit svin visi, 6. jūlijā pēc vecā stila. Tad visas mājas ir izpušķotas ar bērzu mejām un vīri izbrūvējuši kviešu alu. Tomēr Vecrīga savu pastāvēšanu visai drīzā laikā beigs, jo šis ciems ir ieskaitīts neperspektīvo ciemu grupā. Šeit ir palikušas kādas 10 saimniecības. Pārējie vecrīdznieki pārcēlušies dzīvot kolhozas centrā vai uz kādu no Omskas apgabala pilsētām. Braucot cauri šim apvidum, jo bieži sastopami latviešu izcelsmes cilvēki. Omskas apgabalā ir bijuši 30 latviešu ciemi un 13 latviešu skolas, bet Krasnojarskas novadā 26 latviešu ciemi, un dažus no tiem dibinājuši izceļotāji no Latgales. Aglonā, tagadējā Algaštikas ciemā, dzīvojošie tautas skaitīšanā uz jautājumu par savu tautību atbildējuši, ka ir latgalieši. Tautas skaitītāji savās instrukcijās šādu tautību neatrastami, agloniešus ierakstījuši par krievu tautības iedzīvotājiem. No 20 latviešu kolonijām starp Krasnojarsku un Kansku palikuši tikai daži ciemi, taču Suhonojā, bijušajā Marienburgā, vēl spēlē latviešu muzikanti. Tiem latviešiem, tie jaunie izklīst, veci ir izmirst. Tie jauniešiem visi ir pārcīvošies. Viņi tik daudz tagad pa latviešu mājās tādu vārdu pasaka, bet tā jau, ja viņi ir sabiedrībā, tad jau viņi nerunā pa latviešu. Tas ir dabīgi. Tad drīkst stāstīt bādāvot to, kad vīrs saņēma 37. gadā. Mēs palikām maziņi. Palika mazi, man pašai palika 5. Mēs labi redzējām, aplikām Ko tā labi uz kalnu basām. Viņa jau ar tēvu saņēma un brāli saņēma jaunu cilvēku. Es jau atminu viņu vārdus kā šodien. Ot ko kūmi, ej tik mājā mierīgi un neko negaidi, un kā tu saproti, tā audzina savus bērnus. Tā jau tu līdz varēja saprast, tā vairāk, ja viņš jau neko neteica. Viņa nedrīkstēja runāt. Nu, ko viņi bija darījuši? Viņi taču galīgi neko nebija darījuši, nevienu Mūsu jau. tēvs bija badā un plik, mēs gājām, te nekas nebija. Pilīgi no kalna saņēma un tā viss aiziet. Un tā vēl arī pēc tam to sievieti, tā skolas direktoram bija. Sievieti saņēma. Nu, tad jau to testeri jau kopā tā Andus un Jakulu saņēma. Jā, tad viņš bija. Tas pats viss nodev. Nu, bija jau ciemā paši tie nodevāji. Vai kurā citā latvieši. Tā kā bez norādīšanas jau nu viņi neņēma laikam ar. Nu, tikai jau, ka bija. Stāvēja nodev. Iedus Krasnojarskām tos papīrus un darījās. Kamēr paši aizgāja turpat no pakaļ. Vai mēs labu dienu esam redzējuši, tagad tik mēs redzam. Tas jau, to jau suns nav ciets, ko mēs te cietām. Dienu un nakti Kas saņēma īpaši tos vīrs, tēvs saņēma un sievām vīrs un bērniem tēvs un aiziet prom kā. Un nevainīgs, ka viņi būtu kādu tik savām arklam gāja no pakaļas rungs, ka vien ļaunumu būtu darījuši par matiņu kādam, vai būtu palaidnīgi dzīvājuši savā dzīvē, vai zāguši, vai ko pret valdības būtu zinājuši. Nu, galīgi pat bez vainas saņēma. Nomaitāja cilvēku. Kā nedēļām pa dienām. Nē, pa dienām jau, pa dienām, jā. Bija klāt nakti. Vairāk pa nakti. Nakti aizveda Pa dienu viņus neved pa nakti. Jā, pa nakti jau vairāk.
Cits pavisam slims, nemaz nevarēja pacelties, ņem tikai un sviež te iekšā un ved projām. Viņiem tik vajadzēja skaitu un tā viņi nodas. Bībeles, kas bija un tāds grāmatas, viss savās. Aizvēc, kur tad, es to savām acīm neredzu, ka viņi nodesināja. Teicu, ka kur Elžabeta, kur aizvēc, un tur es esmu nodesināju. Taisīju pavilkt, tur tos grāmatas viss paņēma. Un kas bija tāda pilda, un kas bija tāda vēsturi vai kas no kuriem. Ja mūsu vecie literāti vēl būtu tie, kas 37. gadā gāja projā, es domāju, ka viņi gan ļoti daudz ko varētu vēl uzrakstīt, bet viņi jau vairs nav. Tajā laikā līdz ar literatiem gāja bojā visa latiņu burtiem iespēstā literatūra. Arī Padomju Savienībā izdotos Ļeņina darbus sagaidīja tāds pats liktenis. Tajā laikā jaunietis savās dziesmu kladēs sāka lietot šādu dīvainu rakstību, jo latiņu burtu lietošana bija neataisnojams risks, kura sekas varēja būt vissmagākās. Atrast latiņu burtiem rakstīto, kas būtu pārdzīvojis tos laikus, tagad var vienīgi uzrakstos uz kapu krustiem. Izņēmums ir piemineklis kādam pilsoņu kara cīnītājam. Tas joprojām stāv Austrumciema centrā, un uz tā redzams uzraksts latviešu valodā. Redziet tā, ja jūs nesavāksiet tagad, pēc kādu 10 jūs varbūt vairs nespēsiet to savākt, jo mūsu paudze jau, kā sakam, iet malā. Mēs jau, ka mēs Cīnā strādāsim, braukāju Lielu var darīt to latviešu koloniju. Gulankāds nostrādā vairāk. Gulankā bija tā, vairāk par 700 saimniecībām. Izsaku, tur bija kultūras centrs, latviešu kultūras centrs. Tur bija koris, tur bija dramatiskais kolektīvs, tur bija pionieru organizācijas, un strādāja pionieru organizācijas. Un dramatiskais, ļoti skaists kultūras latviešu centrs. Vietas ielas bija? Ielas bija skaistas, zinies. Līdzskatām, ka tās ielas ir pašas tādas līdzenas blogas, pie tiem blogiem piesitjas, dārziņi līdz ar puķiem. Nu, ļoti skaisti bija. Latvieši jau mīlētu. Mājas labi koptas. Tā, kam jau tur izskats? Ir jau tie dārziņi pie logiem vienam otram, bet tās ielas ir iztamgātas. Šitā māja uz stūra, preti baznīcai. Es to māju pazinu, ot, šitai vietā blakus te sporta laukums, baznīca, nu sporta laukums laikam tāda nav saglabājies, tur bija futbola laukums, skriķis apkārt, taisnēs. Tagad nezāļu laukums. Latvijas mēs esam nāks no Krievijas. Krievija jau mūs te nav iestādīts. Tas Osmanai mūs bažīņinēs katarga mūs pakaļeņiem. Ka mūs neviens tur negaida, mūs tur neviens negrib. Mums tas, kas aizbrauc, tas Rusijas tur aizbrauc. Viņš teica, viņš nevarēja agrāk aizbraukt, ka cik tur ir labi un cik tur viņam patīkās, ka viņš tic par cilvēku un dikti nevar taisni nolielīt, ka viņam tur labi ir. Mums ir tā, ko viņš arī gribētu braukt, tur jau... Braukt, kam jau tur ir vai māsa vai brauc, viņam jau kāda nebūtu, nu tāda, kā teikt, pazīstama. Viņi jau tur jau zina, ka tur va tur un tā un tā. Vat kam nav nekas tur pavisam svešs aizbrauc, nu kur tu tur piesāsies? Tur nekāda piesāsena mums nav, mums ir vat eihoķu Dievu. Visi 250 Lejas Bulānas iedzīvotāji, izņemot skolotājus, vēl runā latviski. Šis vienīgais no latviešu ciemu bērndārziem, kurā lieto latviešu valodu, redzams arī Andras Lapiņa un Vairas Strautnieces filmā par Lejas Bulānu. Filmu ir skatījušies daudzi, bet būs pagājuši 10 gadi, un visā Latvijā nebūs atradies neviens cilvēks, kurš apzinātos savu pienākumu ierasties šeit un uzsākt grūto darbu garīgās kultūras atjaunošanai un dzimtās valodas analfabetisma mazināšanai. Man kājas rokas apslēpta, es guļu cietumā. Man galvas man bija nodzīti, uzmati dzelteni. No galvas man bija nodzīti, uzmati dzelteni. Uz Sibīri man jāaiziet, kur augstiem vēji pūš. Tur būs man ogles jāsija, līdz pašai miršanai. Tur būs man ogles jāsija, līdz pašai miršanai.
Aslejas Bulānā dziedātās dziesmas saturu pilnā mērā var attiecināt arī uz Rietumsibīrijas ciema Riškovas vēsturi. Kaut arī tagad tās iedzīvotāju likteņgaitas ir pavērsušās citā virzībā. Es kungiemi atsacīju, nu vai es viens tas karavīrs. Vēl citāmi māmiņami, nu augdeliņi karavīr, kas var diena ķeizerami, nu ķeizera bruņas nes. Ir pagājuši gadsimti, kopš šajos kapos guldīto senčiem pret savu gribu nācās atstāt savu tēvu zemi. Tas notika jau kopš 1700. gadiem, un tie bija Sibīrijā nometinātie latvieši, igauņi, vācieši, somi un zviedri. Tos kā luterticīgos vienkopus pulcināja luterāņu mācītāji, kas bija panākuši valdības piekrišanu dibināt šiem cilvēkiem atsevišķas kolonijas. Vasarsvētkos šajos kapos ierodas vairāk apmeklētāju nekā jebkad gadā. Šos svētkus atzīmē liela daļa riškoviešu, un to sāk vispirms apmeklējot kapus. Un ne tikai vecākā paudze, bet arī jaunieši to darīja. Neskatoties uz to, ka uz jautājumu, kas šie par svētkiem un kāpēc tie svināmi, konkrētu atbildi nevarēja dot. Tiesa gan, viņu svinēšana notika mazāk kapos, bet vairāk Riškovas ezera krastā. Riškova, kurā ir ap 800 iedzīvotāju, izvietojusies ap ezeru. Tas ir mūsdienu prasībām atbilstošs ciems, kurā notiek intensīva celtniecība un labiekārtošana. Savā rajonā pastāvīgi noturoties pirmajās vietās. Svešinieks, kurš būs šeit ieradies pirmo reizi, to ievēros vispirms. Zināmu izbrīnu radīs arī tas, ka ciema ēdnīcā paēdot pusdienas šeit ir pieņemts visiem dzirdot pateikt paldies. Svešinieku izbrīnīs arī nepazīstamās valodas, kurās runā daļa iedzīvotāju, nedzirdētās dziesmas, dīvainas skulptūras ciema slimnīcā un pēkšņi ieraudzīts uzraksts nepazīstamiem burtiem. Svešinieks teiks, ka šī industrializētā ciema iedzīvotāji sekmīgi iekļaujušies apkārtējā vidē, turpinot saglabāt dažas sava pagājušā gadsimta nacionālās kultūras iezīmes. Bet mēs, apzinoties, ka riškoviešu likteņgaitas vairs atpakaļ uz tēvu zemi nevedīs, apzināsimies savu kaut arī attālo taču radniecību. Riškovas ciema bibliotekāre Hilma Enkvista, neraugoties uz savu zviedrisko uzvārdu, zviedru valodu neprot, arī latviešu un igauņu ne. Taču ar viņas laipnu atļauju bija iespējams ievietot šīs bibliotekas plauktos vairākus 10 kilogramu no Latvijas līdzpaņemto grāmatu un žurnālu. Trešā daļa riškoviešu runā latviski, trešā daļa igauniski, bet lasa šajās valodās galvenokārt tie, kas līdz 37. gadam tās mācījušies Riškovas skolā. Jaunākai paaudzei šie svešie raksti tomēr paliek nesaprotama eksotika. Bet ir iedno mūskiem latviešiem tie runās, māja zemietis palatīs, tas ir darbā pakrīvis, kā māja zemietis svojom. A kur обычно дойдет pakrīvis. Teiksim, māja. Darbā pakrīvis, kāpēc māja palatīs, ka родителям нет пуствārdu latviski. Первень. Да. Конечно. Мы, собственно, уехали на Лапини. Sani, tu gatavojies tam jāņem tā iepriekš jau? Bet nezinu, kas tur būs. Citu gadu. Kur вообще, mums agrāk bija sibīte, arī kur mums bīte, kur vienādīgi bija nopušķies un visi rīsi un liezi pa bīte. Опять, laikam, jau visi забросили šeit tie kluba, iztaisi mējas. Sestais jūlijs, tuvojas Jāņu vakars, un tam šodien gatavojas visa Riškova. Arī ciema partijas organizācijas sekretārs Jānis Sargs ir svētku gaidās, un ar viņa piekrišanu šovakar būs iespējams palīdzēt tiem daudzajiem riškoviešiem, kuri vēlas kaut ko vairāk uzzināt par saviem gada lielākajiem svētkiem. Tie būs Riškovas 176. Jāņi, un informācija par Rīgo svētkiem pirmo reizi skanēs ciema skaļruņos no Rīgas atvestās skaņu plates fonā, šajā Sibīrijas ciemā, kurš nosaukts Rīgas vārdā par Riškovu.
Дорогие рижковцы, сегодня мы празднуем наш самый большой и самый красивый национальный праздник – праздник летнего солнцеворота Лигуа, Jāņipäev. Этот праздник имеет разные названия, но у всех народов, проживающих у Балтийского моря, как шведов, финнов, эстонцев, латышей, он самый прекрасный праздник. Мы, рижковцы, принесли его из Прибалтики в далекую Сибирь, передали от поколения на поколение, и сегодня его вместе с нами празднуют русские, казахи, чуваши и другие наши друзья из других народов. Уже много тысяч лет назад наши далекие предки праздновали этот праздник солнца и огня. Поэтому и сейчас наши веселья с песнями до ожидания восхода солнца происходят при зажженных кострах. В Прибалтике этот праздник теперь празднуют на 2 недели раньше, чем мы. Но несмотря на это, мы любим этот праздник плодородия и дружбы не меньше, чем его любят там, и хотим, чтобы его не забыли наши внуки и правнуки. Jāņunakts, Jāņu, самая короткая ночь в году. Эта ночь полна любви, радости и красоты. По нашим древним верованиям, проспавший эту ночь будет спать и весь следующий год, поэтому мы всегда веселимся до первых солнечных лучей. В эту ночь в Рижково находится гораздо больше людей, чем обычно. Съехались рижковцы из разных концов страны, пришли гости из окружающих сел. Давайте в эту ночь забудем все неприятное и объединимся в одно общее стремление к радости, следуя древнему верованию. Кто весело проводит ночь Лигуа, этот праздник летнего солнцеворота, этот праздник плодородия, этот праздник любви, тому и весь год будет радости наполнен.